Labrīt un sveici jūs! Pirmdien, es ceru, ka jums bija ļoti jauka nedēļas nogale. Šodien mēs sāksim 1. Tesalonikiešu vēstules 2. nodaļu. Pāvila kalpošana Tesalonikē. Brāļi, jūs paši zināt, ka mūsu apmeklējums pie jums nav bijis veltīgs. Patiešām kā jūs zināt, pirms ierašanās pie jums mēs pazemot un ciešanām pakļaut Filipos, smēlamies drosmi Dievā, lai pārvarot milzu pretestību sludinātu jums Dieva evaņģēliju. Ar lielām grūtībām Pāvils ir nonācis Tesalonikē toreiz. Viņam bija visādas problēmas Filipos, mēs zinām, ka viņš bija ar sīli iemests cietumā, daudz citas grūtības viņa piedzīvoja, bet caur tam radās drosme. Un šī drosme, ko Pāvils ieradās Tesalonikē, nesa daudz augļus, jo viņš saka, ka jūs paši zināt, ka mūsu apmeklējums pie jums nav bijis veltīgs. Tas ir nesis daudz laba augļu Dieva valstībai, par ko Pāvils pateicās jau 1. nodaļā, kā mēs redzējām, ka viņi ir pieņēmuši ticību un ka viņa ticība ir arī nesus ticību arī citiem un labu liecību tam kungam. Kalpošana nav bijis par velti. Ja mēs dzīvojam un staigājam garā, ja mēs turamies pie Dieva vārdu, mūsu kalpošana nekad nebūs par velti. Dievs nedod vienmēr mums redzēt tūlīt tos augļus no mūsu darbības, kādreiz mēs varbūt pat savā mūžā neredzēsim tos visā pilnībā. Bet ko mēs zinām ir, ja mēs darām viņa darbu, tas nekad nebūs par velti. Dievs ir sacījis, mans vārds, kas iziet no manas mutes, neatgriežas pie manis tukšā. Bet vispirms tam jāizpilda uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Ja mēs uzticīgi sludinām Dieva vārdu, nav svarīgi, vai mēs redzam vai neredzam tās augļus, mēs zinām, ka tie būs, jo Dievs teica, ka viņa vārds neatgriežas pie viņa tukšā. Kādreiz Dievs pasargā mūs, lai mēs neredzam pa daudz augļus, lai mēs nekļūstam iedomīgi, lai mēs nesākam domāt, redz, ko es varu izdarīt, redz, ko es spēju. Mums vienmēr sev jāatgādina, ka tas darbs, kungs Jēzu, viss ir tavs. Un tas nozīmē, ka viss gods, visa slava, visa pateicība, visi panākumi, tie nāk no viņa. No viņa, caur viņu, uz viņu, visas lietas. Būsim uzticīgi kalpi, sludināsim viņa vārdu patiesību, laikā, nelaikā, staigāsim garā un atstāsim visu citu viņa rokās. Dārgais un mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev atkal par jaunu dienu, par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Mēs pateicamies, kungs, ka Tavs vārds ir dzīves un spēcīgs, asāks par abās pusēs griezīgu zobenu, kas spiežās dziļi iekšā. Kungs, mēs lūdzam, palīdz mums vienmēr būt uzticīgiem Tavam vārdam. Piedod mums par tām reizēm, ka mēs neesam bijuši uzticīgi, ja esam mēģinājuši varbūt atkāpties no patiesības, lai būtu izpatikt cilvēkiem. Mūsu uzdevums nekad nav, lai izpatikt cilvēkiem. Mūsu uzdevums ir pārstāvēt Tevi un Tavu valstību. Palīdz mums to darīt. Mīļais debes Tēvs, paldies, ka Tu esi žēlīgs. Paldies, ka Tavs vārds ir dzīves un spēcīgs. Tas nekad neatgriežas pie Tevis tukšā, jo Tavs vārds ir Tavs vārds. Un Tavs vārds un Jēzus nav atdalami, un Jēzus ir visu spēcīgs un visu varens. Paldies, ka Svētais Gars darbojas iekšā caur un zem Dieva vārdu. Kungs, mēs šajā dienā izlūdzamies Tavu žēlistību atkal pār mūsu zemi, pār mūsu valsts, pār mūsu vadītājiem. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, dod viņiem būt godīgiem un taisniem un palīdz. Kungs, mēs aizlūdzam par tiem, kas atrodas zem sliktām valdībām. Mēs aizlūdzam, kungs, izjauc visi ienaidnieku ļauno nodomus, ko mēs lasam un dzirdam ziņās, kungs. Bet mēs zinām, ka Tu esi lielāks par visu, un mēs zinām arī, ka nekas nenotiek bez Tavas ziņas. Tā kā nedzīvojam bailēs, bet dzīvojam drošībā, Tavā drošībā. Bet aizlūdzam par tiem, kas dzīvo bailēs, par tiem, kungs, kam ir nemiers, kam ir uztraukumi, lai viņi iemācās paļauties uz Tevi. Piestājies klāt, kungs, uzliec savu roku, apžēlojies pār Ukrainu, apžēlojies pār Izraelu un Palestīnu. Kungs, apžēlojies pār tām dvēselēm, kas Tev vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šodien būtu tā diena, ka daudzi atgrieztos pie Tevis. Mīļais debes Tēvs, apžēlojies pār mūsu slimājiem, uzliec savu roku, dziedini, mierini, stiprini un palīdz. Esi ar tiem, kas ir sērās, kas dzīvo neziņā, bailēs, nedrošībā.
Kungs, paldies, ka Tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Palīdz mums staigāt mīlestībā, būt gudriem, palīdz, Kungs, visās lietās, ņem mūs pie rokas un vadi, un uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Dieva palīga, es ceru, tas būs atkal rītdien.